Sveiki visiem, te Ģirds Laube. Un šis video ir daudzinājums mūsu svētajai elpai. Jo daudzkārt mūsdienās visa šī elpas un elpošanas tēma ir tikusi novazāta, degradēta un izlaista un vienkāršota. Taču šis te elpas stāsts īstenībā ir ārkārtīgi dziļš, pilns, jēgpilns un izšķirīgs. Šajā visā stāstā varētu iet milzīgā atvēzienā un skatienā, kas tas viss ir, kā tas viss darbojās. Un es šo visu pastāstīšu nedaudz caur savu prizmu, un ne tikai, jo mana pieredze ir arī kolektīva pieredze, un arī kolektīva pieredze atbalsojās manī, jo mēs dziļāk un plašāk ejam, jo mēs saskaramies ar tiem cilvēcības slāņiem, tiem cilvēcības līmeņiem, kas mums visiem ir ļoti līdzīgi, un kuros visos mēs varam atrast savu atbalsi, savu jēgu, savu saskars punktu, savu rezonanci. Un principā tas ir ejot caurī arī visiem mūsu cilvēku būtnes līmeņiem. Ja mēs sāktu no šī te ārējās čaulas vai fiziskā vai šī te redzamā ķermeņa, un kas ir elpa un ko viņa ir man devusi un ko es esmu devis viņai, ja tā varētu teikt, tad pirmkārt tā ir veselības parametru uzlabošanās, dzīves skaidrības parādīšanās. Tā ir maņa kā smalkākas maņas, izsmalcinātākas, izkoptākas, kurās redzēt dzīvi ik brīdi, jo mēs tik bieži ejam cauri dzīvei kā pašsaprotamai un kā tādai nenovērtētai dāvanai, vai ne? Taču viņa ir tik vienreizēja, unikāla un tik brīnumaina, ja mums ir tās acis redzēt, tās ausis dzirdēt un tās maņas un tās sirds just. Un tas ir par manu pamošanos arī šeit dzīvei. No fiziskā jau pie enerģijas, jau pie dzīvības. Es šajā stāstā ieskicēšu vairākus šos te slāņus, tas būtu fiziskais enerģija vai dzīvība, jeb dzīvība, emocionālais slānis, mentālais slānis un garīgie slāņi. Tos mēs arī smalkāk vēl varētu sadalīt, bet šobrīd vienkāršības labad nosauksim to pa garīgo. Un tātad fizika, veselība, ķermeņa vitalitāte, dzīvīgums, spēja doties savos uzdevumos, spēja doties dzīves izaicinājumos, tas ir visi tie parametri, kuru pilna, dzīva, sakārtota un pilnveidot elpa mums spēj sniegt. Un ja mēs ietu tālāk šajā te dzīvības vai enerģijas dimensijā, tad tas ir par to, kas mūsos darbojās vēl dziļāk. Mūsu enerģijas daudzums, mūsu dzīvīgums, mūsu iedvesmas līmenis, mūsu spars, mūsu motivācija, mūsu deksme, viss šis arī bija kā spektrs. Un bieži cilvēki saka, man trūkst enerģija, man gribās pagulēt, es nezinu, ko man darīt, es nezinu, kāda jēga. Jā, šis enerģijas līmenis ir saistīts arī ar vēl dziļākiem līmeņiem. Taču, apgūstot pareizi, apgūstot pilnvērtīgi, pilnu elpu, ja tu tagad kaut vai pamēģinātu, kas tad ir tā tava pilnā elpa, tā, ka piepildās tavs puncīts un sākot jau ar šo te diafragmas rajonu, ka piepildās tavas plaušas,
no plaušu lejasdaļas līdz plaušu virsotnei. Un tad, kad tu brīvi atbrīvo un atlaid to elpu un ļauj viņai krist, ļauj viņai notikt, tas ir par šo te pilno elpu. Cik mēs ikdienā spējam elpot šādi pilni? Ja mēs patiešām būtu modri un ietu sev caurī un būtu apzināti ikdienas gaitā, tad mēs pamanītu, ka bieži mūsu elpa ir kaut kur iesprostota, nobloķēta, sagumzīta, un mēs neelpojam patiešām pilni, dziļi, izjusti, priekpilni, vai ne? Un ejot dziļāk šajās elpas praktikās dažādās, pētot dziļāk sevi, mēs jau tālāk atrastu, kāpēc mēs spējam tik dziļi ieelpot, vai kāpēc savukārt mēs nespējam. Un tas saistās savukārt ar šo te nākamo līmeni, ar emocionālo līmeni, ko arī varētu savā ziņā sasaistīt ar enerģijas līmeni, taču mēs varam atrast to vidējo priekš rietumnieka prāta sapratnī, ka šīs te emocijas, kas ir šis te emocionālais līmenis, un kā tas atsaucās elpā, un kāda ir mana pieredze ar šo visu. Dzīvē, tas dzīves krāsainības spektrs ļoti bieži ir tieši emocionālais spektrs. Viss tas spektrs no pilnīgas zemiskuma, no pilnīga pazemojuma, no pilnīga kauna, no pilnīga izmisuma, no pilnīgas bezjēdzības, no pilnīgas vienkārši krišanas, no pilnīgas elles sajūtas vienkārši, kas mums šeit ir arī pieejama šajā te pasaulē, pamazām ceļoties augšā. Tas ir principā kā celties augšā pa savu dzīvības koku, pa savu iekšējo vertikālu, pa to dižino Salomona templi, pakāpienu pa pakāpienam, loku pa lokam, lai kādā simbolikā tu to redzētu. Tas ir par to, ka mēs augam principā šajās te frekvencēs vai vibrācijās, sauc kā tu gribi, taču mēs sastāvam no dažādām šīm te, varētu teikt, skaņkārtām, no dažādiem šīm te viļņojuma blīvumiem, un emocijas ir tās, kas ieņem šos te dažādos līmeņus. Ja iepriekš runāju par to elles daļu, tad tas būtu kā mūsu pirmie enerģijas centri, principā, kas var būt arī labvēlīgi un pozitīvi, ne tikai elišķīgi, tādas, pieņemsim, emocijas kā labsajūta, miers, tās ir arī zemes vibrācijas enerģijas, bet tās nebūtu nav negatīvas, tām vienkārši tām vilnis ir zemes, vai ne? Viņam ir ilga vilnis šis te. Un kāpjot augstāk, ja mēs pieņemsim nokļūt saules spinumā, tas būtu par mūsu personību, par mūsu personīgo spēku, par mūsu robežām, par mūsu drošību, par visu šo te zonējumu, ja? Saistībā arī ar visu apakšu arī drošību, teiksim, drošības tēma, arī kā pirmais centrs. Un bieži šī mūsu rietumnieka uztvere un domāšana notiek tieši šajos te 3 centru ietvaros, kas, skatoties lielajā bildē, principā atbilst, tām varētu teikt elles vibrācijām. Tur, kur mēs esam sāncensīgi, tur, kur mums ir jācīnās, tur, kur mums ir jāizvairās, tur, kur mums ir jābaidās, tur, kur mums kaut kas nepietiek, tur, kur mums ir jāiztiek, tur, kur mums ir jāizvelk un viss šis. Un savukārt ar elpas palīdzību mēs spējam šo visu izstrādāt un atbrīvot. Lai mēs savukārt spētu celties. Jo bieži šīs te emocionālai slāņi un līmeņi, gan individuāli, gan kolektīvi, tas ir saistīts ar mūsu bērnības un iepriekšējiem pieredzēm, kur mēs bijām iesprūduši kādā no šiem te līmeņiem. Un savukārt caur elpu dabiski, elpojot dziļi, savienoti un ilgākā laika periodā,
aiz nērtībām, aiz kaut kādām iekšējām robežām, tālāk, ka mēs ejam tajā pārveidojošajā elpas fāzē, tajā transformatīvajā fāzē, tad mēs šīs te visas apslēptās, apspiestās, cenzētās, izgrūstās, nosodītās, sodītās emocijas, mēs spējam viņas pa jaunam izjust. Un īstenībā pietiek tikai ar izjušanu vien, lai mēs spētu viņas arī atbrīvot. Jo bieži, kas mūsos bijis apspiests, kaut kur aprakts, norakts, mēs viņu toreiz nocenzējām. Kaut kad pagātnē, kad mēs bijām maziņi, kad mēs bijām trausli, vai kad mēs uzticējāmies pilnībā saviem audzinātājiem, kuri paši iespējams nebija izstrādājuši savas lietas un savus emocionālos pārdzīvojumus un savas dzīves tēmas. Viņi mums nodeva šo te saspringumu, šo te savilktību un šīs te arī domformas, kas arī emocijas un viss tas, kā reakcijas, kā reaktīvā realitāte, viņas nāk arī no mūsu domformām, tātad ir no nākamā slāņa, no šī te mentālā slāņa, no mūsu programmām, no šī te visa, kas arī atbilst visam šim te emocionālajam, teiksim, emocionālajai amplitūdei. Un tas, kas viss lejā, to visu atbrīvojot, mums pamazām mēs varam sākt pamanīt, ka ar viņām, vai ar kaut kādiem iesprūdumiem, vai ar blokiem, vai ar kaut kādām traumām ir bijis saistīts arī kaut kāds iekšējais, teiksim, iekšēji ierobežota domforma, vai ierobežota pārliecība, vai ierobežota programma, vai arī melīga programma. Pieņemsim, ka tu neesi, ka tu nevari, ka tu nedrīksti, ka tev nesanāk, ka tu esi maziņš nevarīgs, ka pasaule ir pie kaut kā vainīga un ka pasaule ir drūma un pasaulē ir kļūme un tu esi kļūme un viss tā tālāk. Visas šīs ir programmas un visi šie atzimšanas kontekstā skatoties ir arī meli, jo mēs neskatāmies uz to, kas mēs esam tur dziļumā, tur īstenībā, tur sākotnē, tur, kas mēs esam kā dzirks, kā dvēsele, jau aiz šī te mentālā slāņa, vai ne? Jau sākot apjaust mūsu šo te garīgo iedabu, tur, kur mēs esam kaut kas vairāk, tur, kur mēs esam kaut kas tīrāk, kaut kas smalkāk. Un jā, šīs te domforma realitāte un šī te programma realitāte nebūtu nav tā, ka tas ir vienkārši tikai prāts, un ka mēs varam viņu tikai apklusināt, un ka mēs viņu varam tikai laist garām. Brīžiem ar viņu ir vienkārši fundamentāli jāsastopās, jo tas nav tikai prāts, tas ir viss ķermenī iekapsulēta kaut kāds bloks, kaut kāds saspringums, kaut kāda vienkārši dzīvības un mīlestības enerģijas pilnīgs sasprūdums, pilnīgs mezgals, un tas, kas ir vajadzīgs viņu izstrādāt. Un tāpēc šeit nepietiks, vai tam būs vajadzīgs daudz ilgāks laiks, vienkārši apzinātības meditācija un šīs tā austrumu meditācijas, vieglās meditācijas, kurās tu vienkārši būsi novērotājs, kurās tu vienkārši ļausi šīm domām nākt un nākt un nākt un nākt. Jā, arī caur tām tu vari ieiet šajos te transformatīvajos īstenībā stāvokļos, kur tu dedzini, kur tu sadedzini to, ko mēs varētu saukt par piesaistēm, samskārām, karmu un tā tālāk, jebkādām šīm te, vai pat iepriekšējo dzīvju, vai pat dzimšanas, gaidību, visām šīm programmām, kurām mēs arī piekļūstam caur šo te transformatīvo atzimšanas un svētlaimes elpu. Un tas, kas ir efektīvs šajās dziļajās elpas praksēs, ne tikai pranajamā, kas ir tradicionāli vediskās elpas prakses, kas priekš rietumnieka situācijas un priekš rietumnieka miskastes, kas ir viņa zemapziņā, būs ļoti izaicinošas un virspusēji neauglīgas prakses, atļaušos to teikt no savas pieredzes un no arī daudzu speciālistu un pasniedzēju pieredzes, kas ir paši bijuši šajos te
garīgajos un pašizaugsmes un jogiskajos apļos, kuros mēs varam iet šajās te apzinātības, pranajamas, dzīvības, enerģijas vadīšanas, kontrolēšanas meditācijās un praksēs, taču nepieslēdzot dziļākos slāņus, nepieslēdzot emocionālo, nepieslēdzot ķermenisko un enerģētisko, tā būs vienkāršojot, vienkārši tīra gaisa kustināšana, atbrīvojot prātu, padarot viņu vieglu, padarot viņu efektīvu uz kaut kādu laiku, padarot viņu skaidru, taču tas nerisinās tās dziļākās īstenībā būtiskās lietas, kas mums šeit ir aktuāls kā cilvēkam. Šis ir tāds arī nedaudz spēcīgs un spēcīgs uzskats, varētu teikt, taču es patiesi sastapies vairāku pasniedzēju un speciālistu un kolēģu un daudzu dziļu draugu dzīves pieredzēs, kur tikai ar šīm te elpošanām nepietiek. Un tāpēc ļoti iespējams šīs te elpošanas praksītes un visa šī te populārā elpošanas kustība bieži cilvēkos rosa skepsi, šaubas, aizspriedumus, un viņi saka, jā, tas īstenībā nepie kā neved, tam nav satura, tam nav dziļuma, un jā, tā ir taisnība, ja mēs skatīsim tikai izolēti elpošanas tehnoloģijas kā tādas, jo tas viss ir daudz dziļāk. Tāpēc arī šo te atzīmšanas praksi, kuras, varētu teikt, nesējis esmu es, un ne tikai, daudzkārt to sauc par tieši apzinātās elpas praksi. Un šīs te vārdu kombinācija arī, protams, ir tik nodrillēta un tik vienkāršota, ka mēs aizmirstam un nespējam tvert to dziļumu, kas tajā ir. Taču šajā tieši apzinātībā un apziņā slēpjās šis te izšķirīgais moments šajā visā, jo elpa mūs galu galā izved cauri mūsu visiem šiem emocionāliem, enerģētiskajiem slāņiem, lai mēs piekļūtu patiesi šai te skaidrajai, tīrajai apziņai, kas mēs esam. Un tie ir savukārt, varētu teikt, šie garīgie līmeņi mūsos, kas iet vēl aiz prāta, ka mēs tālāk iegrimdējamies sirdī, dvēselē un tajā, kas mēs esam, šajā te sākotnējā dzirkstī, šajā te dievišķajā individualitātē un aizvēl. Šie te garīgie slāņi, viņus mēs arī varam izšķirt 6 plus vismaz līmeņus. Ja mēs skatītos dimensionāli, tad tas būtu no 5. dimensijas līdz 12. vai citur līdz 5. dimensijai. Šī jau ir tāda dziļāka, varētu teikt, ezotērika, arī to neuztverot kā lamu vārdu, bet tikai to, ka tas ir apslēpts, pamatā apslēpts no cilvēku uztveres, ikdienas uztveres, taču arī šodien skatoties dažādus video, rīlus un visu, kur šī te nebeidzamā mašinērija, kas ir pieejamās sociālajos tīklos, ja tu paspēji pievienoties attiecīgajiem kanāliem, tad tavas smadzenes un tava uztvere var tikt pārsātināta ar tik daudz, jo vienkārši daudz līmeņu un smalku līmeņu informāciju, kuru visdrīzāk tāds normāls vidusmēra cilvēks nemaz nespēja sagramot. Un tas, kas rodās šajā situācijā, ir tas, ka mūsu prāts un mūsu domāšana un mūsu šī ierobežotā mūsu pašizpratne, kas ir saistīta tikai ar koncepcijām, teorijām, ar priekšstatiem, iedomām, idejām un ideoloģijām, tā kļūst vienkārši biezāka, intensīvāka, un mēs vairs īstenībā aizmirstam pat, kā atkal piekļūt tām pašām emocijām, vai viņas visas izstrādājot un ejot dziļāk, tai mūsu tīrajai, svētajai sirdī, un tai mūsu dabiski nevainīgajai, iekšējai, dievišķajai dabai, vai arī vienkārši mūsu enerģijai, mūsu dzīvīgumam un mūsu ķermenim.
kurā entajos man šobrīd nāk 70–90% principā visas šīs mūsu ierobežojumas slēpjās emocijas, enerģija, ķermenis. Un ja mēs dzīvē neesam saskarē ar šiem te slāņiem, tad mums ir ļoti grūti izmainīt jebkādas vienkārši fundamentālas savas lietas dzīvē, fundamentālas savas pārliecības, savus uzskatus, savas attiecības, savu finansiālo plūsmu, savu veselību. Īsumā šīs un skatoties dziļāk šo te aicinājumu un sūtību un mūsu būtību, ar ko mēs esam nākuši šeit, kas tad mēs patiesi esam aiz mūsu profesijas, aiz mūsu tituliem, aiz mūsu darba, aiz mūsu jebkādām identifikācijām, kas esam mēs dziļāk un ko mēs īsti šeit nākam un esam nākuši darīt. Par to ir tas dziļais stāsts un kā lūk šis te instruments, kā apzinātā, patiesi apzinātā, pārveidojošā, atzimšanas enerģijas elpa, kā fundamentāls instruments, nevis tikai kaut kāda stundas praksīte vai 20 minūšu vai 5 minūšu praksīte, ko kāds izmēģina un pasaka, ai, šis man īsti nestrādā, es neko nejūtu, man nekas nenotiek. Ja mēs patiesi veltīsimies šim te brīnumam, kas tiek dots mums ar elpas apzināšanu, tad mēs spēsim sevi apzināt visā šajā te dziļumā, visos šajos te slāņos, visos šajās te kārtās, kas mēs esam kā cilvēks. Kā iemiesotā, dvēseliska, radoša, dievišķa būtne šeit uz zemes. Un bieži šeit ir vajadzīgs kāds palīgs, kas tev spētu atkal atgriezties šajā saiknē. Izšķirīgi un pamatā mūsu ceļš vienmēr notiek vienatnē, gan piedzimt, gan aiziet apzinātā vienatnē. Taču, skatoties smalkāk, mēs nebūtu neesam vieni, mūsu eņģeļu, mūsu palīgu, mūsu pavadoņu klātbūtne vienmēr, mūsu dievišķā klātbūtne vienmēr ir kopā ar mums, apzināmies to vai nē, un tāpēc arī šis teksts mēs piedzimstam un nomirstam vieni, savā ziņā ir kļūdīgs, jo tas ir no šīs ierobežotas jau individualizētas apziņas perspektīvas. Ja mēs spētu patiešām šo te pieredzi, kas ir dzimšana vai kas ir nāve, pieredzēt kā patiešām daudzdimensionālu notikumu, kurā mēs patiesi šeit nākam un iemiesojamies no visiem tiem gara smalkumiem un visiem tām mūsu stāviem vai visiem tiem mūsu pašiem sev, kas ir vai 6., 7., 8., 12., 15. dimensijā, kas mūsu principā nevainīgās, dabiskās, dievišķās sākotnes vibrācija, tā arī ir klātesoša. Un mazos bērniņos viņa ir klātesoša. Vienīgi mēs to aizmirstam, un tā aizmiršana ir dabīgs process tam, ka mēs vienkārši atdalamies. Mēs aiztaisamies ciet no tā, kas ir tā mūsu smalkākā realitāte, tā mūsu dziļākā būtība. Tā arī ir tā aizmiršana. Un ar visu šo stāstu šodienas, kurā es ceru, tu paņēmi pietiekoši dziļas elpas pa vidu, vai tu apzināji, kas notiek tevī, vai tu identificēji, es šeit saklausu kaut ko, kas ir par mani. Manī kaut kas paceļās, manī kaut kas sakustās, manī kaut kas ietrīcās. Tās ir visas ziņas, ka tur, lūk, ir tas darbs tālāk. Kaut kādas tevis daļas, kaut kādi tevis slāņi, kas parādās, kas uzpeld virspusē, kas gluži dabiski piesaka sevi.
Viņi piesaka sevi un saka, nāc, paskaties. Tad, kad mēs sākam pievērst sev uzmanību un savam ķermenim, savai sirdī, savam saulspinam un vēderam un visam mūsu šim te skaistiem templim, tad, kad mēs pietiekoši daudz atkal tam pievēršam uzmanību, viņš mums sāk dot ziņas. Au, ai, kāpēc? Un mūsu ķermenī kā grāmatā parādās šīs te vēstis par stāstiem, kas grib tikt līdz galam izstāstīti, par sāpēm, kuras grib tikt līdz galam izsāpētas, par laimi, kurā ir gatava nākt, par svētlaimi, kura vienmēr jau ir šeit. Vienīgais jautājums ir, vai mēs viņai dodam piekļuvi. Un tajā mūsu dabiskajā, traumatizētajā, apspiestajā, visu zinošajā, it kā pašpietiekamajā struktūrā, mēs meklējam kaut kur to laimi, mēs meklējam kaut kur to svētlaimi, un viņa vienkārši ir tepat. Tikai jautājums ir, kā mēs viņai varam atvērties. Kas ir mūsos par mehānismiem, par atslēdziņām, kurus mēs spētu atslēgt, par muskuļiem, kurus mēs spētu atbrīvot, par mezgliem, kurus mēs varētu atsiet. Par iedomām, kurās mēs spētu atbrīvot, par ilūzijām un meliem, kurus mēs spētu atmaskot. Un tad, un tagad. Viņa atklājās. Šī te mūsu dabiskā iedaba, kura visu laiku un vienmēr ir bijusi šeit klātesoša. Un kurā pēkšņi ir tik viegli, kurā viss ir piedots, viss ir pateikts, izkliegts. Kurā viss ir izzināts, un kurā mēs esam arī atteikušies no izzināšanas, lai spētu to dzīvot, to piedzīvot dzīvā zināšanā. Katru brīdi, katrā elpā un katrā izelpā. Un šeit ved šis te elpas stāsts. Un tā nav tikai kaut kāda 5 minūšu paelpošana vai kaut kāda praksīte. Tas ir dziļš, fundamentāls šīs te esības pieredzējums, viņas paplašinājumā un viņas sašaurinājumā, kas ir mūsu šeit dzīve, nāve un mūsu esamība aiz šī visa. Paldies Tev, ka noskatījies līdz galam.
tādu cilvēku ir patiešām retums, kas spētu bez specifektiem šo te izstudēt un novērtēt un pieredzēt līdz galam vai līdz sākumam. Un ja tu jūti, ka tavā ceļā un tavā pieredzē ir vajadzīgs kādā brīdī kāds atbalsts, spēriens, pagrūdiens vai kaut kādu ilūziju, nomešana vai kaut kādu ilgu atklāšanu, kuras tu vari pieredzēt šajā dzīvē, tad droši rod savu pavadoni, rod savu palīgu, sazinies, ja jūti, ka tev jāsazinās, un mēs šo daļu no tava ceļa mēs varēsim paiet kopā. Paldies, paldies.